начали стремиться. Ты не понимаешь, что они высшая лига не хочет. Mārupas futbolā es strādāju no 2005. gada. Kādreiz, kad es atnācu te strādāt, sāku ar 4 bērniem, un pa šiem gadiem ir notikusi ļoti liela revolūcija. Un Mārupē futbols ir sasniedzis savu kulmināciju, nodarbojās ļoti daudz. Kādreiz šeit faktiski bija dabīgie futbola laukumi, kuri bija ļoti sliktā stāvoklī, izbraukāti ar žiguļiem, ar driftiem. Un tad pateicoties Mārupes domas vadītājam Mārtiņam Bojāram, viņš mani uzaicināja balotēties par deputātu kandidātu. Es viņam teicu, būs laukums Jaunmārupē, tad es arī iešu. Tapa pirmais mākslīgais laukums Mārupē. Tas ir pirmais, un viņš mums ir ļoti mīļš, šeit ir laba aura un spēlē pieaugušo komandu nākotnes līgā. Atgriežās no Rīzburgera pāēdušiem pacientiem, ir iespēja pārējiem aizbraukt, izdēt naudu vai kaut ko uzreiz. Pēc tam uzbūvēja laukumu pie Mārupas gimnāzijas, un pēdējais laukums pie Mārupes pamatskolas Tīrainē. Vēl ir Skultē dabīgais laukums, bet tas ir dabīgais, viņam tas seguns tomēr nav tik kvalitatīvs, lai tur aizvadītu čempionāta spēles. No 5. gada komandiņas ir trenētas, arī trenējoties uz tā saucamajiem kartupeļu laukiem, mēs esam aizspēlējušies līdz fināliem. Ar 2006. gadu dzimumu mēs aizspēlējāmies līdz Latvijas finālam, spēlējām Rēzeknē. Jaunmārupes skaistajā stadionā, Ultimate nākotnes līgas spēlē starp Mārupes sporta centra un Levo un PPK komandām. Mans audzēknis Markus Iolāns spēlē augstākajā līgā aiz metas un tikko Latvijas izlases U19 sastāvā guva vārtus. Viņš ir kapteinis tajā komandā. Tātad viņš ir tas audzēknis, ar kuru es lepojos, kad viens ir izaudzināts līdz tādam līmenim. Un atbalstu arī pārējos puišus, kuri turpina trenēties, strādā. Un vislielākā pateicība tiem čeļiem, kas ir palikuši Mārupē un ir Mārupes patrioti. Tie, kas paliek, tiem cepur no smalača. Laukumā stāņi gizaini. Labdien! Esmu treneris Salvis Rutkaste, trenēju pārsvarā interešu izglītības komandiņas. Man ir U6, U7, U8, U9 un pat arī U12 komandiņas. Cīnamies, cenšamies
Ir tā, ka nav pašas labākās komandiņas, bet mēs cenšamies spēlēt dažādās sacensībās, gan Salaspilī, gan Inspiration Cupā esam bijuši, gan arī izbraucienos esam bijuši. Jā, liels paldies arī visiem vecākiem, kas atbalsta, kas vedā pa šiem stadioniem. Ticu, ka ne visiem varbūt viegli to savienot, bet smags, neatlaidīgs darbs un griba, un ne tikai no vecākiem, arī no bērniem un no treneriem rezultējusies ar to, ka tiešām tas futbols mums šeit aug. Viņš aug ļoti un ir prieks skatīties. Ir prieks skatīties, kā mēs darbojamies. Runājot par šo skaisto progresu, kas mums ir sanācis šajos pēdējos gados, varam arī palepoties nedaudz no tādas sportiskās puses par to, ka mēs arī spējam un varam izcīnīt ne tikai godalgas, bet arī izrādīt nopietnu konkurenci augstāka līmeņa klubiem. Tā skaitā arī Latvijas akadēmijām, un laikam par to arī liels prieks, ka arī mēs šeit savā mazajā burbulītī, savos apstākļos spējam šobrīd šajā vecumā un arī citos jaunajos vecumos, kas mums ir. Vīdiņu, ved uz priekšu. Kāpēc tu lēni dot tik ātri? Tev visa brīva māla ved uz priekšu. Kā redzat fonā, tur arī ir šie mani 2016. Gadā dzimušie dārgumi, par kuriem es tiešām varu lepoties. Un varu lepoties arī ar to, ka viņi ir ļoti daudz. Diemžēl nācās no dažiem šķirties, nododot tos citiem treneriem, bet ir prieks, ka ir tik lieliski kolēģi, kas, es ticu, ka spēs turpināt to iesākto ceļu un attīstīs tālāk šos bērnus. Jā, par to laikam ir lielākais prieks, ka viņi ir daudz, ka viņi ir mums tā bērni ļoti daudz. Sebastian, es tev stāstu visu laiku. Vienkārši klausi. Mani bijuši dažādi vecuma grupas, 2008. gadi, 2014. gadi, kas šobrīd jau trenējās. Un tagad man ir jauns izaicinājums, 2019. gadiņi, super mazi, kārtīgi puiši, futbolisti, grib izaugt par talantīgiem futbolistiem. Varbūt kādam, nezinu, kā dzīvē sagrozīsies, kāds izaugs par labu peldētāju, kāds par vieglatlētu, varbūt kāds jurists, direktors un cerams arī, ka labs futbolists. Treniņu process noriet dažādos stadionos, Jaunmārupes, Mārupes ģimnāzijas stadionā, Tīraņa stadionā. Es pats vairāk koncentrējos par Jaunmārupu un ģimnāziju. Un šeit mums treniņš ilgst, tā teikt, stundu līdz stundu 30 kopā ar vēl citu grupu treneriem. Principā šeit mums, ja paskatās apkārt, treniņu process notiek visu laiku. Treneri ir aizņemti, bērni grupās ir ļoti, ļoti daudz. Un laikam Mārupē futbols tad ir numur 1. Treniņi notiek mums 3 reizes nedēļā, intensīvi notiek. Pieslēguši esam arī fizisko treneri. Un šodien var redzēt arī, kad pusē komandas pēc fiziskā treniņa ir izkrituši, jo ļoti labs treneris un ļoti grūti viņiem iet ar to fizisko. Strādāju ar U6 un U14 vecumiem. Notiek diezgan intensīvs treniņu process, spēļu process un būtībā tās izšķirošās svarīgākās spēles šobrīd notiek un tā mēs arī gatavojamies. Pa šiem gadiem futbols ir ļoti audzis. Ja mums agrāk bija problēmas nokomplektēt grupas, tad patreiz ir tā, ka
ka visus, diemžēl, uzņemt nav iespējams. Ja, tās ir šīs galvenās izmaiņas. Katrā ziņā mēs, treneri un bērni, dzīvojam futbolam, priecājamies, baudam un mīlam šo spēli. Mani sauc Jānis Vilkovs, strādāju Mārupes novadas sporta skolā un uz doto brīdi trenēju U9 un U13 grupas. U13 grupu man pirmo gadu spēlējām Latvijas čempionātā, elites grupā. Izskatās pat pagaidām ļoti veiksmīgi strādājam, un uz to mēs arī gājām, lai strādātu veiksmīgi. Starp 13 komandām ierindojamies starp 6. un 7. vietu, kas ir ļoti labi. Nu, cerēsim, ka dabūsim arī punktus un iesim augstāk. Daudz apmeklējam arī turnīrus, braukājam, cenšamies tikt, kur vien mums laiž. Nu, un ar 2015. gadu komandu mēs bijām aizbraukuši uz Polijas turnīru Wisla Cup, kuru ļoti sīvā konkurencē izcīnījām 2. vietu. Nu, tāpēc arī es saku, ka puikām ir potenciāls. Puikas var spēlēt gan ar ārzemju klubiem, gan Latvijas līmenī ar akadēmijām. Un mums ir izaugsme, lai būtu pat paši labākie. Mūsu līmenis dotajā brīdī ir 5 treniņi nedēļā un spēles. Tātad mēs trenējamies katru vakaru. Mums vēl ir kur augt, lai mēs pāriet uz nākošo līmeni. Spēlētāji vairāk kļūst pusprofesionālāki. Vēl mums ir, protams, daudz kur augt līdz profesionālam līmenim, līdz pusprofesionālam līmenim. Pagaidām tas visi spēlētāji nāk pēc darba, visi to dara uz brīvprātības principa. Cik mēs varam kaut ko samanģēt, kādus bonusiņus spēlētājiem, kādas pēc spēles no mūsu uzņēmējiem, kaut kādas tur kopīgas pasākums, ar to mēs nodarbojamies, lai mēs radītu tādu kolektīvu, savukārt, bet tādu, ka peļņa, ka spēlētājs no mūsu komandā pagaidām negūst. Līdz ar to ir kur augt, ir kur attīstīties, jāpiesaist ir finanses. Dotajā brīdī, protams, ka jebkurā gadījumā sports ir izklaides industrija un futbols prasa naudu. Tas nozīmē to, ka mums ir vēlme padarīt šo visu futbola kustību profesionālāk, kur spēlētājs saņem jau algu. Mēs arī domājam virzienā ar duālo izglītību, lai jauns spēlētājs var mācīties, futbols ir pieejams, viņš mācās Mārupes ģimnāzijā vai Jaunmārupē, vai viņš mācās augstskolā turībā, un pēc tam viņa studijas un mācības ir saskaņots ar mūsu treniņu plānu, ka viņš var apvienot, līdz ar to viņš pavadot laiku Mārupē un spēlējot šeit futbolu, viņš iegūst nevien tikai to, ka viņš var attīstīties kā futbolists, bet tā ir tā duālā pieeja, ka tu var attīstīties gan kā futbolists, gan arī izglītības ziņām, gan arī darba ziņā. Tā ir tāda ārzemju pieeja. Mēs sākām no pašas pagraba, no 3. līgas. Pirmajā gadā mēs tikām augšā uz 2. līgu. Mēs 3 gadus nospēlējām 2. līgā, un tad pagājušajā gadā mēs promotojām uz nākotnes līgu. Šis ir Mārupes futbola lielākais sasniegums vispār visu laikos. Nekad vēsturiski tik augstu pieaugušā komanda nav bijusi. Mārupē futbols vispār plaukst un zeļ. Iesaistam vietējos uzņēmējus, vietējo pašvaldību, vietējo bērnus, visu futbola saimi, sākot no treneriem, tiesnešiem, bērnu vecākiem, faniem. Tālāk mums ir uzņēmēji, mūsu draugi, kas var mums sadarbojas, atbalsta mums katrs cik var. Tā mēs šo te futbola kustību attīstam un cenšamies iet soli pa solim. Pēc būtības mums vairāk ir tā kā sociāls klubs, kas ir tautas klubs, kas tieši ir lokālais klubs, jo mūsu viena no filozofijas tādiem domām ir tāda, ka futbols sākās no lokālā, tātad tas viss sākās tur, un tālāk viņš attīstās jau lielākā līmenī un izlases līmenī, un tad izlasiet augstāk jau nacionālā, tur pasaules kausos un tā tālāk. Tādas mums ir futbola domas vispār.